Esmu Plokāns Aigars no Zolsainiem, kurus arī šobrīd pārstāvu. Protams, izmantoju vienkārši iespēju savu pagastu kaut kādā veidā popularizēt. Es neesmu gluži ekonomists, man īsti mēli negriežas sevi saukt par ekonomistu un teikt, ka es esmu, teiksim, akadēmisks ekonomikas cilvēks. Tas gan man it kā netraucē rakstīt grāmatas par ekonomiku, bet, kā teica viens eksperts, kurš viņu recenzēja, ka Plokāns ir piesmējis ekonomiku. Un no šī brīža es esmu vienkārši ļoti uzmanīgs attiecībā uz, un ļoti kritisks attiecībā uz savām ekonomikas zināšanām. Pirms es sāku viens konteksts, kāpēc vispār es pievērsos ekonomikai, jo īstenībā es esmu mārketinga cilvēks. Es vienkārši ļoti smagi bankrotēju 2008. gadā, un es gribēju saprast, kāpēc. Man īstenībā ir, es esmu banķieris izbijis, un man liekas, ka es visu zinu par finansēm, man ir pilnīgi skaidrs, kā menedžēt savus līdzekļus, un kā pārkreditēties, un kā darīt. Un es tā smagi piezemējos, tikpat smagi kā Latvija, mēs teiksim tādā kopsolītī. Un man gribējās zināt, kāpēc. Un par šo tēmu, par kuru es tagad runāšu, es 3 mēnešus atpakaļ nezināju neko. Vienkārši tā dzīvē sanāca, un ja tu sāc kaut ko pētīt, tu nevari apstāties, kamēr tev nav skaidrs. Man joprojām nav skaidri šie jautājumi, par kuriem es šodien runāšu. Tas ir tāds pusfabrikāts, ja, tā es ceru, jūs man piedosiet. Jautājums ir par to, kad varbūt ir īstais brīdis šobrīd mazliet paskatīties uz to, kāda tad īsti mūsu rīcībā ir resursi. Tā iemeslu pēc, kad ir Modris, ja nemaldos Krieviņš, ja, kas ir starpresoru grupas vadītājs, kurš šobrīd strādā pie Latvijas attīstības stratēģijas 2013–2020. Tas ir viens varbūt, iemesls otrs ir tāds, ka mēs laikam nedrīkstam pieļaut vairs kļūdas. Otrais vairs ne. Pretējā gadījumā mūs acīm redzot, tad sagaida Grieķijas liktenis. Un, ja mēs vēl varbūt pieļausim kļūdas, tad droši vien, kad nokritīsies Latvijas iedzīvotāju skaits zem 2 miljoniem, mēs pa valsti vienkārši kaut kā ar savu nodokļu bāzi nevarēsim varbūt pavilkt. Vismaz tā apgalvo Roberts Ķīlis. Un vēl man neliek mieru viens jautājums, kāds tā sanāk, ka tirgus ekonomika var pastāvēt tikai vai attīstīties, ja var lietot šo vārdu, tikai pieaugoša patēriņa apstākļos. Un tikai tad, ja mēs katru dienu pērkam vairāk, tērējam vairāk, tikai tad ir iespējama attīstība. Un man liekas, ka kā varētu izveidot tādu ekonomikas modeli, lai ekonomika varētu attīstīties tad, ja patēriņš ir krītošs. Kāds ir Latvijā. Un es vairāk neesmu atradis tādu modeli, kas varētu darboties krītoša patēriņa apstākļos. Bet krītoša patēriņš tas būtu racionāli. Mēs taču varam iemācīties, nezinu, gudrāk gatavot, mazāk tērēt, ilgāk valkāt, mazāk braukāt, vai vēl kaut ko darīt. Un man liekas, tas ir ceļš uz nekurieni. Katru reizi vairāk un vairāk. Un es to nekādā gadījumā nevaru uzskatīt par attīstību. Un mēs sākam meklēt, kāda ir resursi Latvijas rīcībā, un mums ir LIAS, Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija, kur cilvēks ir galvenā vērtība, un man likās, ka varbūt tiešām tas galvenais resurs, kas ir Latvijas rīcībā, ir cilvēks. Un sāku skatīties, kas notiek ar zināšanu ekonomiku, un atradu statistikā, ka mēs esam viena no izglītotākajām tautām pasaulē. Mums tas studentu skaits ir nepajokam, mums tiem, nezinu, kā tu rēķini uz 10 000 iedzīvotājiem, vai kā studējošo skaits. Mācamies nepajokam, sajiet lūdzu, kā tas sanāk, ja mēs esam tik gudri, kāpēc tad esam tik nabagi. Un tad es sapratu, ka priekš mani zināšana ekonomikā tāda nestrādā. Un mēs investējam cilvēkos iekšā, un mums ir, nezinu, veikala kasieri ar augstāko izglītību, sēž un tur svītra kodiņas nolas. Un vai tā nav izšķērdēšana? Mums ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā obligāti cilvēkiem jābūt ar augstāku izglītību, kur veic 12 funkcijas, standartizētas procedūras, un tur vajag arī augstāku izglītību. Vai mēs to varam atļauties un vai vajag? Latvijā, kurā 50% cilvēku nestrādā savā specialitātē. Viņš gatavojas, mācās, nezinu, 4, 5, varbūt 7 gadi, pēc tam dara kaut ko citu. Un es sāku skatīties tādu ekonomisku faktoru kā cilvēku kapitāls. Un es esmu nonācis pie
priekš sevis pie tāda secinājuma, ka daudzās nozarēs, novados, reģionos cilvēku kapitāls mums vienkārši ir mīnus zīme. Ja? Tā gribētos, droši vien tā nedrīkst teikt, labāk, lai nebūtu. Ja nebūtu, nav cilvēku, nav problēmas. Un tie cilvēki, daļa no tiem, kas strādā, arī īstenībā ir ar mīnus zīmi, jo viņi neatražo to, kas viņos ir investēts, ko viņos ir investējusi valsts, ko viņos ir investējuši viņi paši. Un tātad zināšanām arī jābūt ārkārtīgi mērķtiecīgām un jāapmierina tiešām zināt, kā nevis zinkāri. Mazliet par vēl vienu kapitāla formu, ja, ir tātad cilvēka kapitāls un mums ir intelektuālais kapitāls. Cik no es varēju atrast teorijā, tad mēs varam tiešām runāt šobrīd jau par noteiktu kapitāla veidu, kad intelektuālais kapitāls, tas ir kapitāla forma, un, ja var ticēt zinātniekiem, 85% no uzņēmuma kapitāla jau šobrīd veido tieši intelektuālais kapitāls, bet attieksmē tādā gadījumā pret intelektu ir jābūt tādai kā pret kapitālu. Ja ir kapitāls, tad ir investīcijas, un ja ir investīcijas, ir jābūt atdevēji. Ar gudriem cilvēkiem vien nepietiek. Un es nezinu, kā ies Robertam Ķīlim tur visu izglītības reformu, labi vai slikti, bet es skaidri zinu, ka kaut kas nav kārtībā ar investīcijām intelektā. Vai nu mēs ejam ne tur, vai arī mēs investējam un nespējam pēc tam šo potenciālu nekādā veidā izmantot. Un jūs zināt, kāda mums ir situācija ar patentiem, ar reģistrētajām izgudrojumiem un tā tālāk. Mēs, ja nemaldos, esam priekšpēdējā vietā Eiropas Savienībā. Cilvēku kapitālu mēs arī varam skatīties dažādos līmeņos. Ir mikro līmenis, uzņēmuma līmenis, tur viss varētu būt skaidrs. Ir kursi, ir ieguldījumi cilvēkos, un mēs skatāmies, kādu no šiem cilvēkiem, no šī darba spēka ir atdeve. Varam skatīties makroekonomiskajā līmenī, kā mēs izskatāmies Latvijā no cilvēku kapitāla viedokļa. Vai tas kapitāls ir tāds, kas var dot atdevi, vai arī viņš šo atdevi nedos. Vai nu tāpēc, ka ir kaut kas no cilvēku kapitāla elementiem nav pienācīgi novērtēts, pietiek ar vienu nenovērtētu, ar vienu neattīstītu cilvēku kapitāla elementu, un cilvēku kapitāls nevar realizēties. Pieņemsim īpašības, cilvēciskās īpašības. Zināšanas slikta cilvēka rokās vai galvā ir bīstams ierocis. Tā ir mans svēta pārliecība. Un tāpēc es domāju par to, ka varbūt tā ir veselība, kas klibo. Un cilvēks nevar realizēties un nevar būt, nevar ģenerēt kaut kādas vērtības. Un vēl būtiska lieta, kas mani spēcīgi skāra, tā ir cilvēka kapitāla sasaikne vai saikne ar sociālo kapitālu. Gan cilvēka kapitāls, gan sociālais kapitāls Latvijā ir pētīts, varētu teikt, ir kaut kādi pāris promocijas darbi. Ir interesanti, bet nekas tālāk jau šajā virzienā it kā nenotiek. Pat ir pētīti, kā mērīt investīciju atdevi cilvēka kapitālā. Cilvēka kapitālu varam skatīties gan ražošanas kontekstā, gan reģionālajā un tā tālāk, bet kaut kur mēs esam apstājušies un laikam man jāpiekrīt, ka šeit tai zinātnē būtu jāiet uz priekšu. Jo man liekas, ka tā varētu būt tik lietišķa un tik praktiska lieta, ja mēs saprastu, kas tad īsti traucē cilvēku kapitālam Latvijā realizēties. Sociālais kapitāls, tā ir tā spēja sadarboties starp sociālajām grupām, starp individiem. Mums ir divkopienu valsts, un izrādās, ka tā ir milzīga problēma arī ekonomiskajā jomā. Jo netiek pienācīgi izmantot cilvēku kapitāls vājo sociālo saikņu dēļ. Un vispār mēs negribam sadarboties. Kooperācija Latvijā, kas varētu būt viens no ceļiem kaut kādiem alternatīviem, viņi nenotiek. Es lasīju brīnišķīgus arī zinātniskos rakstus, banku augstskolas izdotos, par to, ka mums ar tiem klasteriem neiet. Mums praktiski viens normāls klasteris. Mēs neprotam sadarboties. Un tā ir sociālā kapitāla vaina. Un ja mēs paskatītos un pāanalizētu, un sociālais kapitāls ir mērāms, sarežģīti, bet ir, mēs saprast, ka tur ir bēda. Un nevar iedot cilvēkiem zināšanas, un ja viņi nespēja sadarboties, tā zināšanas nevar pienācīgā līmenī realizēt. Uzticība. Ja mēs paskatāmies uzticības reitingus, kāda ir uzticība
valdībai, principā šobrīd mēs varētu teikt, lai vienalga, lai kāds nāktu priekšlikums no valdības puses, lai kāds nāktu idejas, mēs to uztversim jau skeptiski. Mēs neticam. Un uzticības līmenis daudzām iestādēm ir tik zems, kas atkal liedz virzīt kaut kādas reformas vai kaut kādas idejas, jo mēs viņus ignorējam. Un varbūt pat ļauni priecājamies par to, ka kaut kas noiet vienkārši greizi. Nākamā lieta – kultūras kapitāls. Droši vien, ka tas arī ir kaut kāds nerealizēts resurss, pie kura mums būtu jādomā, vai vismaz kaut kādā veidā jāizdiskutē, kontekstā ar to, ka mēs it kā ejam radošas ekonomikas virzienā. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet šobrīd tā kā notiek pārēja, tā kā ar zināšanām balstīta ekonomikas ideja tā kā ir laikam nedaudz izgāzusies, jo, ja es pareizi saprotu, tad šogad vajadzēja būt Eiropai jau pašai konkurētspējīgākai ekonomikai pasaulē, tā vismaz bija deklarēts, kaut kas nesanāca, un es pieļauju tieši tāpēc, ka netiek novērtēti vēl kādi kapitāla veidi, kas palīdz cilvēku kapitālam realizēties. Ar zināšanām ir gaužām pa maz. Un tāpēc man uztrauc arī tas, ka joprojām ir akcents uz zināšanām, akcents uz izglītību, bet atdeve jau tik un tā nav. Runājot par radošumu, vai Latvijā ir kaut kādas radošas ekonomikas iezīmes, mums ir dažas radošas industrijas, nenoliedzami, kuras vairāk vai mazāk attīstās, bet viņas nav īsti peļņu nesošas. Īstenībā kultūra ir bizness, jūs man piekrītat, es nemēju šobrīd tikai par Hollywoodu, kaut kā no Hollywoodas varam ārkārtīgi daudz ko mācīties, katra filma tas ir perfekts projekts, no A līdz Z kādā veidā tas tiek savākta komanda, realizēts produkts, viņš tiek pārdots un uzreiz nākamais produkts. Tīri varbūt no tāda organizatoriskā viedokļa, tā ir ideāla projekta sadarbības forma, pie kam jūs varat iedomāties, kā tur jānotiek laika plānošanai un visam pārējā. Ja mēs runājam par radošu Latviju, droši vien, ka Latvija nav radoša, tā iemesla pēc, kā, lai būtu radoša ekonomika, ir jābūt radošai šķirai. Ja nemaldos, Ričards Florides savā laikā urbāno pētījumu eksperts apgalvoja, ka jābūt ir radošai šķirai, jābūt ir kritiskai masai radošo cilvēku, lai iekustinātu. Un ir jābūt iekšējai brīvībai, augstai iekšējās brīvības pakāpei. Es domāju, ka Latvijā tā ir bēda un ir problēma. Un vēl mums milzīgs bēda un problēma ar toleranci, kas ir nepieciešama, lai mēs spētu pieņemt, svešas, agresīvas, jaunas, trakas idejas. Mēs to nespējam izdarīt. Nevēl tas pats Ričards Florida kādreiz teica, kāpēc tās pilsētas, kurās nav lesbiešu, geju un smagā roka grupu, ekonomiskajā attīstībā atpaliek no citām pilsētām. Un tas ir fakts, viņš to ir pierādījis ar pētījumiem. Tas, ka mēs nepieņemam, mēs negribam. Un es pieļauju domu, ka pasludināt, ka mēs ejam radošās ekonomikas virzienā, mēs, protams, to varam, bet es neredzu pagaidām resursu, uz kā bāzi tas varētu notikt. To es jau izlaižu. Šeit man mazliet ir salīdzināts, kad kā varētu izskatīties, vai kādi ir tie alternatīvie ceļi, uz kuriem varbūt varētu iet Latvija. Ja mēs gribam tiešām attīstīt un balstīt savu izaugsmu uz radošumu, tad mums droši vien ir jāņem par pamatu kaut kādi radošās ekonomikas teorētiskie modeļi. Kaut gan tā teorētiskā bāze radošai ekonomikai pagaidām ir tādais matiem pievilkti, vismaz man tā šķiet, un īsti tāda dižgaru vai fundamentālu darbu vispār nav. Bet ja mēs sakombinētu kopā gan uz zināšanām balstītu ekonomiku, gan pielikt klāt radošās ekonomikas pozitīvās iezīmes, un varbūt vēl pielītu klāt labizjūtas ekonomikas indikātoru sistēmu. Un man patīk statistika, ja es esmu apēdis vistu, tad vidēji statistiski katrs no mums ir apēdis pa pusvistē, tas nekas, ko otrs cilvēks nejūtās paēdis. Mani ar IKP pabarot nevar. Un es domāju, ka varbūt, ja mēs nomainītu indikātoru sistēmu, tad izrādītos, ka mēs nemaz neesam tik nelaimīgi. Ja mēs rēķinām IKP uz vienu galvu un pastamies, tu iedzīvotāju blīvumu vidzemē vai vēl kaut ko, izskatās bēdīgi un diezgan traģiski.
Bet mums ir klusums, mums tur ir tīrs gaiss, mums ir tīrs ūdens, mums ir daudz veselu virkni, varbūt citu priekšrocību. Tātad tas, ko es piedāvāju, mainīt indikātoru sistēmu, padomāt, kas ir tas, kas ir mērāms, nevelti Vācija un Lielbritānija gatavojas, vismaz paņemt no well-being economics, no labizjūta ekonomikas kaut kādus indikātorus un sākt viņus mērīt. Ja? Lielbritānijā pat ir parlamentāra atbalsta grupa šim ekonomikas virzienam. Mēģināt saprast, kas mums ir tas radošais potenciāls. Man patīk radošā ekonomika, tāpēc, ka viņi prasa mazāk investīcijas nekā prasa uz zināšanām balstīta ekonomika. Un mums nav vienkārši tik daudz laika, lai mēs spētu šobrīd, nezinu, sākt gatavot, nezinu, pasniedzējas programmas un tā tālāk. Lūk, nu, tas ir kā viss. Es nezinu, vai man vēl tāds slaidiņš. Te man tāda skarbi vārdi, es vienkārši vakarā jau biju mazliet tā kā pielūris. Es tikai gribēju teikt to, ka man liekas, ka tas kapitālisms laikam tomēr beidzot ir tā kā sapūsis, par to esmu uzrakstījis grāmatu, un droši vien, ka mēs esam milzīgi pārmaiņu priekšā šobrīd. Kad viņas notiks? Es ļoti gribētu, lai viņas notiktu evolucionāri, nevis revolucionāri. Jā. Jā, liels paldies. Precīzi iekļāvies laikā. Jā. Es saprotu, ka tā ir cilvēka daba, bet es domāju, ka mums ir jāmainās un cik strauji vien varam. Patēriņa viedoklī ekonomiskā izaugsme ir spēja izdzīvot ar mazāku resursu apjomu. Ja? Manā uztverē. Tā ir izaugsme. Nevis patērēt vairāk, nopirkt vairāk. Kā to izdarīt? Varbūt dzīvi piespiedīs. Nezinu, varbūt varam ticēt, nezinu, Stevenam Lībam, game over, jā, viss drīz beigsies, nebūs tur nafta, gāze, gumijā, ēst nebūs ko, jā? Nezinu. Es domāju, ka racionālais Einsteins savā laikā teica, nu kā cilvēks, tik gudra cilvēks, bet vai nevar izdomāt kādu labāku rādītāju par peļņu? Vai tiešām nav nekā cita, kāpēc peļņa? Nu kā tā? Viņš bija tā nedaudz sašuts savā naivumā. Un es domāju, ka mums jāizdomā kaut kas cits. Es domāju, ka mēs varētu lepoties ar to, kā, piemēram, Latvija pēc 10 gadiem spēja iztikt ar krietni mazākiem resursiem nekā šodien. Es saprotu, ka viņš grib peļņu. Man viens apgalvojums, ka drīz darbs būs milzīga privilēģija. Darbs. Es domāju, ka darba vietu paliks aizvien mazāk. Tehniskais progress uz to iet. Ja darbs ir privilēģija, ja, tad tādā gadījumā mēs uz darbu jau skatāmies mazliet savādāk. Nodarboties ar uzņēmējdarbu nevis uzņēmēji, bet tā ir privilēģija, tev ir dota iespēja pašam sevi nodrošināt ar darbu, darīt tās lietas, kas tev patīk vai nepatīk, un pie tam gūt vēl no tā ienākums. Tas ir fantastiski. Es nezinu, kurā brīdī jānotiek šeit, morāles līmenī, filozofijas līmenī. Es zinu, kapitālismam nav filozofijas īstenībā. Ja būtu filozofiskā bāze, varbūt mēs tur varam iestrādāt par to, ka darbs ir privilēģija. Es daru un sabiedrība man atļauj uz kopīgās teritorijas mazlietiņu izmešus, mazlietiņu tur parakt granti, mālus, audzēt biedus vai vēl kaut ko darīt. Ja? Ļoti grūti izdarāms, ja? Bet es pieļauju, ka var. Naivi, bet piedod. Lūk, es pieļauju, ka valsts lomai, un ne tikai valsts, arī pašvaldību novadu lomai ir strauji jāpieaug, uzņēmējdarbībā, ekonomikā jāpieaug. Ja? Jo ja mēs to nedaram, nu kādam tas ir jādara, ja mums nav tā iniciatīva, ja mums nav vēlme iet biznesā, ja mēs nevaram, ja mēs negribam, vai mums nav resursi, to var darīt pašvaldībai dažkārt, tomēr vēl kaut kādi resursi ir, un lai tie ir pašvaldības uzņēmumi. Es nezinu, kā būs tas zakšana un korupcija un vispārējo. Es pieļauju, ka viņi noteikti pieaugs, bet, Viss jau, ko jūs sakat, izklausās it kā ļoti labi, pareizi un vēlami. Bet tā realitāte tomēr, diemžēl, ir tāda, ka tas ir diezgan utopiski viss, ko jūs stāstat, ja? Jo sabiedrība jau nav viendabīga. Vieniem cilvēkiem, tā labklājības līmenis pēc definīcijas viņu vēlmēs ir augstāks, un citi var iztikt ar mazākiem resursiem. Varbūt ir kaut kāds, kā te profesors, kā pirms tam uzstājās, kaut kādam sociālam taisnīgumam būtu jābūt kaut kādā līdzekļu pārdalē,
Jo, kā mēs zinām, bez definīcijas ir, es gan neesmu ekonomists, ja 4 vai 5% no sabiedrības tikai spējīgi nodarboties ar uzņēmējdarbību. Ko tad, lai dara pārējie? Ir ļoti labi, es nekad nevarētu teikt, ka mums jātīst uzņēmējdarbību, to nevar izdarīt mākslīgi. Cilvēks, kuram nav dotība, kuram nav entuziasma, kuram nav motivācijas, mēs tagad viņu lūgsim, lai viņš kaut ko dara, droši vien, kad nē. Ja? Visi nevar būt līderi, visi nevar būt uzņēmēji. Latvijā, ja nemaldos, 1 no 25 cilvēkiem vispār grib. Ja, grib. Normāli darbdienas beigās aiztaisīt uz savu šuplādīti, iet aizvērt datoru, iziet no draugiem un iet mājās un par to vairs nedomāt. Mēs vienkārši to negribam. Jautājums par sociālo taisnīgumu, protams, ka tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Bet tad jāsāk ir ar kaut kādu indikātoru sistēmu, un vēl ir viena bēda, mēs esam savienotajos traukos. Ja kādam nepatīk šeit uzņēmējam, nepatīk vide, apstākļi, Zviedrijas sociālisms aba aizmuka no Zviedrijas. Bjērns Borgs, tenisists, aizbrauca dzīvot uz Monako, tāpēc, ka nodokļu žņaugs bija liels, lai nodrošinātu Zviedru sociālismu. Asrīda Lingrena samaksāja nodokļos vairāk nekā saņēma par savu grāmatu, tāpēc, ka pēc pie noteiktiem ienākumiem iestājās 100% likme nodokļiem. Ja? Husqvarna grasījās braukt prom no Zviedrijas. Mēs esam vilcienā. Mūsu vagoniņš ir kaut kur tur beigās, un mēs īsti nevaram atkabināties no tā kopējā. Bet mēs varam darīt kaut ko savādāk, un es ticu, ka mēs to īstenībā Ja mēs to sāksim šodien, pēc gadiem 20, pilnīgi iespējams būs rezultāti.